Lai pagarinātu vasaru, es pat celties esmu sākusi agrāk. Un šādā spirktā rīta gaisā rodas arī spirktas un svaigas domas. Redzi, saule jau riet lēnām, viss, kas bijis, tad mums jau ir te. Siltās vasaras sēnā, paliec klusi un neaizej. Redzi, saule jau riet lēnām, vārdi, ko teicu tev, sen ierakstīti sienās. Šī ir vēl viena klusā daba, kura neliek mani mierā. Septembris man vienmēr atnes priecīgu satraukumu. Vēl tik ļoti gribas izbaudīt vasaru, un arī rudens sola jauns un skaists izaicinājums. Tāpēc ļoti svarīgi ir saglabāt mieru un labsajūtu it visā, arī baudot ēdienu. Kamēr Latvijas meži vēl pilni gaileņu, darināšu neaizmirstam sēņu žuljēnu, kartupeļu trauciņos, cepšu reņģu tīteņus un gudrās kotletītes, un saldajā būs ogām pārkaistītas paulovas, tik vieglas kā piruetes. Līdzsvaram. Sākšu ar neaizmirstamo žuljēnu. To šodien gatavošu kartupeļu trauciņā. Kamēr griežu kartupeļus, ieslēdzu krāsni uz 200 grādiem, lai tā jau ir karsta. Un tagad ņemu kādus 7 lielus kartupeļus, tos griežu uz pusēm un izgrebi vidu. Žuljēna recepte ir nākusi no Francijas. Parasti tas tiek gatavots mazos trauciņos, katram ēdājam atsevišķi. Un Francijā to sauc par kokotu. Taču es šodien izdomāju veidu, kā žuljēnu padarīt vēl interesantāku. Tāpēc izmantošu kartupeļu trauciņus. Izgrebi lielam kartupelim vidu un šo viducīti lieku augstā ūdenī, jo no vidučiem pēc tam uztaisīšu kartupeļu biezeni. Kartupeļus vajag izmantot tādas lielas un skaistas, lai vienu apēdot, tu justos paēdis. Žuljēns jau ir tāds ļoti trekns un sātīgs ēdiens. To vajag pavisam maz. Žuljēns patiesībā ir kulinārijas termins, kā sagriezt dārzeņus, un tie tiek sagriezti garās, tievās strēmelītēs. Taču mums kaut kā ir iegājies, ka mēs par žuljēnu saucam šajos mazajos trauciņos pagatavoto ēdienu, kuros var pievienot gan gailenes, gan arī žāvētu gaļu, gan arī ļoti populārs ir vistas žuljēns. Kartupeļu izgrebšanai es iesaku izmantot pēc iespējas asāku karoti, vai arī šādu te bumbiņu karoti, kas ir ļoti asa. Šobrīd ir laiks, kad sēnes pašas nāk no meža ārā, tāpēc noteikti vajag izmantot tās pēc iespējas vairāk. Arī es šodien savam žuljēnam izmantošu gailenes. Kartupeļu trauciņus esmu sagatavojusi, lieku uz pannas, smuki, draudzīgi, vienu otram blakus. Tagad tos apslaku ar olīveļu, var izmantot arī sviestu, pērkais pipars un sāli. Un tagad tos lieku cepeškrāsnī 200 grādos. Un cepšu tikmēr, kamēr tie būs zeltaini brūni. Un kamēr kartupeļu pusītes cepās, lieku vārīt izgrebtos kartupeļu vidiņus, jo no tiem taisīšu kartupeļu biezeni. Piebaršu sāli. Mans kartupeļu biezens būs īpašs ar to, ka es tam pievienošu saldo krējumu un daudz bazilika. Kartupeļi ir novārījušies jau putriņā, tos nokāsu un nosusināju. Un tagad, kamēr tiek karsti, tos sastampāju. Šos vidiņus ļoti labi ir izmantot kartupeļu biezenim, jo tie ļoti ātri novārās un vārīšanās laikā paši kļūst par biezeni. Pēc tos samīcīt vajag pavisam nedaudz. Tagad, kamēr tiek karsti, pielēju klāt saldo krējumu. Man patīk izmantot labāk stampiņu nekā blenderi. Jo ar blenderi tie samaļās tādā klīsterī, un biezens vairs nav tik garšīgs un gaisīgs. Tas ir tāds kā kartupeļu krēms. Kartupeļu biezenim daudz izmanto arī pienu. Tagad to nolieku malā un sasmalcinu baziliku. Šis nu ir laiks, kad tirgu ir nopērkams visdažādākais baziliks. Gan zaļš, gan violets, gan pavisam smalks. Ir pat sastopams ārkārtīgi aromātisks kripatiņu baziliks. Es ieteiktu izmantot tomēr zaļās krāsas baziliku, jo pievienojot violeto, biezenim nebūs tik skaista un apetelīga krāsa.
Ļoti labi der arī lociņi, dilles, var pievienot arī piparmētru. Jūs jau paši zināt, kas jums vislabāk garšo. Es izmantoju arī citronu, baziliku. Tas tiešām smaržo un garšo pēc citrona. Ļoti aromātisks, baziliku sasmalcina mazos gabaliņos. Tagad samaisu. Un mans kremīgais kartupeļu biezenis ir gatavs. Tad uzlikšu kādu kripatiņu baziliku smaržai un intensīvākai garšai. Nu, lūk, izskatās, ka man kartupeļu trauciņi ir gatavi. Tiem ir izveidojusies maza brūna maliņa. Tagad tos ņem ārā. Lūk, cik viegli var iedurt dakšiņu. Kartupeļus noteikti nevajadzētu pārcept, jo būs jau vēl jāturpina cepšana ar sēnēm. Lai tie nedaudz padziest, kamēr saplucināšu sēnes. Sēnes man ir nepieciešams kādi 2 litri. Gailenes plucina garās strēmelēs, jo tādam taču ir jābūt īstam žuljēnam. Tad, kad sēnes mežos parādās, tās vēl atgādina par jauko vasaru, taču tie jau arī ir kā pirmie rudens vēstneši. Tās ir bagātīgas un barojošas, un tās noteikti vajag ēst pēc iespējas vairāk, lai uzkrātu enerģiju un spēku rudenim un ziemai. Jo sākās taču skola, arī man ir jāiet mācīties, un vajag papildus spēku. Ir beigušies atvaļinājumi un sākās atkal kārtīgs darba gads. Tiem, kam garšo tādu sātīgāku ēdienu, pie sēnēm vēl var pievienot žāvētu, apceptu gaļiņu. Tagad uzkarsēšu pannu, uzlēju nedaudz olīveļu, sasmalcinu 3 daiviņas ar ķiploku. Tagad ir tik superīgs laiks, ka dārzos aug svaigie ķiploki, tikko kā izauguši. Tie nav tik stipri kā ziemas ķiploki, bet toties tikpat veselīgi. Sēnēm var izmantot arī sīpolu, tiem, kam negaršo ķiploks. Liek uz pannas. Sēnes ļoti garšīgi sanāk apcept arī sviestā. Es šoreiz izvēlos olīveļu. Ķiploks apceps, tagad apcepšu arī gailenes. Nevajag baidīties gailenes likt pilnu pannu, tad cepšanās laikā tās saplaks vismaz uz pusi. Pievienoju sāli, pipars gaileņu mērcei. Es parasti nelieku, jo man liekas, ka tādā veidā pazūd gaileņu fantastiskā garša. Un noteikti pie gailenēm ļoti labi iedarās timjāns. To lieku klāt jau cepšanās laikā, tā lai tas kārtīgi ievelkās. Tagad tās apcepu, kamēr būs iztvēkojis lielākā daļa šķidrumu. Šķidrums sēnēm ir iztvēkojis, tagad noslēdzu uguni un pielieku klāt saldo krējumu, kāds 200 gramus. To samaisu vienmērīgi. Un tagad bļodiņā sakuļu 2 olas. Pievienoju drusciņu sāli. Sakuļu tā, lai olas zeltainums samaisās ar olas baltumu. Un pie olām pievienoju apceptās sēnes. Kam garšo siers, šeit var pievienot arī sarīvētu sieru. Es izmantošu 2 veidu sierus, vienu holandas sieru un otru gorgonzolas. Tos sagriežu smalkās strēmelītēs, nu kā jau žuljēnam pienākās. Gorgonzolas sieru izmantoju, jo tas ir asāks, pikantāks, un tas gailenēm ļoti labi piestāv. Gorgonzolas sieru vietā var izmantot arī kādu zilo sieru, piemēram, Dora Blue. Kad strēmelītes gatavas, lieku tās kartupeļu trauciņā, tā lai dažādība. Kādā ieliek gorgonzolas sieru strēmelīti un kādā holandas. Tagad pārlēju ar gailenēm un tā kārtīgi līdz pašai augšņai. Pirms lieku cepeškrāsnī, katram trauciņam vēl uzlieku timjāna zariņu. 180 grādos, uz kādām 20 minūtēm. Tad, kad 20 minūtes ir pagājušas, ņemu savus superīgos kartupeļu trauciņus ar gailenēm ārā no krāsnes. Tie ir gatavi. Es pilnīgi noteikti gribu vienu nočiept, kamēr tas vēl karsts. Bet vispār to var ēst arī augstu. Bet vēl pēc mirkļa ķeršos klāt kaut kam tādam, ko var ēst arī balerīnas. Slavenajam desertam Paulova, kur pasniegšu ar milzīgu ogu kaudzi.